interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devo un silūrs, ordovilks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast. Devo un silūrs, ordovilks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Latvijā. Čau visiem! Atkal mēs tiekamies Latvijas lietus mežos. Šogad es pirmo reizi tiku ārā pamedīt kādas fosilijas, un tagad mēs paskatīsimies, ko es esmu atradis šeit. Šī ir, cik es noprotu, Vikmestes dabas taka, un laikam tādā pašā vārdā saucās arī upīte. Skatāmies, kā mēs medījam bruņu zivis no Devona laika. Un pēc tam parādīšu arī savu jauno atradumu zobu no nedaudz vēlākām. Ejam meklēt. Tā. Tas nav. Un kas ir tas? Pamēģināsim palaist virsū UV, varbūt viņš spīd, bet es neesmu pārliecināts. Nē, ar UV viņš nereaģē, bet ļoti liels, smugs bruņuzivs gabals. Noskalosim. Es esmu ļoti priecīgs. Tā kā iesim tālāk medībās. Tūlīt parādīšu zobu, pagaidiet. Un šeit ir arī zobs. Neliels, vai tomēr liels, grūti pateikt. Atradu zem tilta. Kas tas tāds ir? Tas būs jāpapēta mājās. Diezgan viegls izskatās, varbūt ir kaula fragments. Brīnišķīgs laiks, lai aizietu ekspedīcijā. Jānoslauka kamera. Šeit ir paredzēts gājējiem un riteņbraucējiem. Ejam skatīties. Ejam uzmanīgi. Šī ir dabas taka. Jāiet vēl tur tālu uz leju. Un tad tikai sāksies upe. Te jau var iet pa malām, protams, bet pa malām ir tieši tas pats, tikai slīd vairāk. Un tagad tur visā tajā ielajā pa vidu ir veseli 3 pakāpieni. Ejam. O, te ir viens pakāpiens. Šitas. Kopumā ar atradumiem diezgan nabadzīgi. Jo šeit ir vairāk smiltis un ļoti mazi sanesumi ar granti, bet nu jāmeklē. Kuri? Mazs gabaliņš, bet tas ir uz diezgan lielu noietu distanci. Tā kā brienam tālāk jākāpj atverā.
iesim uz nākamo. Upīte ir diezgan strauja un pavēsa. Dabas taka slikta, pastāstīšu tālāk pie atraduma parādīšanas jau. Nabadzīgi un necik daudz nepaejot, es laikam tomēr iešu atpakaļ jau, jo tur vēl jāpārvar būs Dubļu jūra. Tātad iespējams, ka viens no pēdējiem atradumiem ir te, kur man zemē ir lukturīts. Arī bruņu zivs fragments. Pabridīsim vēl nedaudz un ejam prom. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast devu un cilūsus, ordoiks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast devu un cilūs ordoiks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Nu tā tad kopējie atradumi. Vikmestes upītes dabas takā. Viņa atrodas Turaidā pretī Reiņa trasē, ir plaša stāvvieta, bet jāvelk ir gumijas zābaki, iespējams arī smukākā laikā jau var gadīties, ka tur visur vēl aizvien būs dubļi. Taka ir izveidota 90. gadā, to ir veidojusi kaut kāda jauniešu organizācija sadarbībā ar amerikāņu jauniešiem. Un pēc tam viņi ir aizbraukuši un veidojuši dabas taku Yellowstones Nacionālajā parkā. Atradumi man, kā redzams, nav pārāk daudz, bet nu labi, ka viņi ir. Tā kā droši varat arī uz turieni doties, bet var pameklēt arī kādas interesantākas vietas. Nu, iepriecina, ka kā pirmo es atradu šo zobu. Ja es nemaldos, tas varētu būt no Bārkšas pura zivs. Tā, šeit jau mums ir placodermi saucās, jā. Nu, lūk, ļoti smuki. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast devu un cilūsus, ordoiks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem Latvijā. Visiem, kam interesē, kam patīk uzzināt, kam patīk meklēt un atrast devu un cilūs ordoiks, tas ir priekš mums. Paleontoloģijas un fosiliju entuziastiem